Tā kā 80. ar magnetolu uz pleciem. Nu, nē, joks. Es pastāstīšu, ko es ar šo gribēju pateikt. Un arī pastāstīšu nedaudz vairāk, ko es ar šo gribu pateikt. Bet to nedaudz vēlāk. Jo es tev vēlos pastāstīt par savu rokas grāmatu, ko es esmu izstrādājis. Tā ir līgumu, jeb darījumu rokas grāmata. Uh, un Jo mans mērķis ir tāds, ka es vēlos dalīties ar savām zināšanām saistībā ar darījumu slēgšanu, un tā skaitā emocionālo pusi. Nu, man ir tā kā vilkme, un es gribu, lai tu arī to zini. Kam tad ir piemērota šī te rokas grāmata? Ja tev paziņu lokā nav jurista, kam nav kam pajautāt vienkārši. Nu, zini, kā līgums ir ok, nav ok, tu saproti vispār to līgumu. Un, ja tev nav kur pajautāt, tad vismaz ir rokas grāmata. Ikdienā neslēdz liels darījumus. Nu, tas ir stiepjams jēdziens. Liels darījums vienam ir 1000 eiro liels darījums, vienam ir 10 000 liels darījums, citam 100 000 un tam līdzīgi. Ja gadījumā tu ikdienā pieņemsim, savā darba vietā slēdz lielus darījumus, iespējams, šī apmācība nav tev. Uh, Bet, uh, bet, ja tu īsti nevari sasiet kopā, pieņemsim, emocionālo pusi un darījumu, tad noteikti tā apmācība ir noteikti tev. Vēlies lielāku drošības sajūtu, jo tuvojas kāds darījums, tu vari sevi sagatavot gan emocionāli, gan tīri praktisku apsvērumu pēc, ņemot vērā to, kas ir to, ko es esmu sagatavojis rokas grāmatā. Jautājumus un tīri arī no tāda līguma perspektīvas, kas būtu jāzina, kam būtu jāpievērš uzmanība. Un tu varbūt nezini īsti, kam pievērst uzmanību. Nu, Jo, pieņemsim, tev atsūta kaut kādu līguma projektu, tev ir tāds, tu uzreiz tādā pamazinātā formā varbūt sajūties. Man ir tā bijis, kad liekas, ka, otra puse ir tā kā nedaudz pārāk. Tad līdz ar to, to tu vari, tā kā, to emocionālo pusi tu jau vari samazināt tikai tāpēc, ka tev būtu zināšanas. Es iepriekš pieļāvu kļūdas darījumu noslēgšanā, pieņemsim, kaut vai mutvārdos ar kaimiņu, kaut kāda vienošanās. Kur mums ir kopēja kaut kāda teritorija, tagad tu pļauj vienreiz, es pļauju vienreiz, jā, bet tādam darījumam arī var sagatavoties. Un tu vienkārši zini, ka tu vairs nevēlies pieļaut tās kļūdas, ko tu esi pieļāvis iepriekš, kaut vai pieņemsim ar auto pirkšanu, jo man ir viens piemērs, auto pirkšanu. Es pats esmu tam gājis cauri, ir lietot auto pērkot. Pieņemsim, es aizbraucu tur viens kā pirksts un īsti neesmu sagatavojies. Es tur pat nezinu, ko pajautāt. Un pārdevējs jau to jūt. Un tad ir tā kā, tu izbrauc ar auto, nav īsti kaut kas nav, kaut kas tur grab, un es pat īsti nezinu, cik tas izmaksā, lai to sataisītu. Un man tā saruna īsti nevedās, bet, zin kā, ir tas, forši, ka gribās auto un vajag, labi, pērku. Un pēc tam izrādās, tīri savas nezināšanas dēļ, es tur esmu iegrābies uz, papildus 1000 eiro. Un otrs piemērs par nezināšanu ir tas, kad pieņemsim, esi braucis kādreiz uz koncertu, ja, uz nezināmu vietu, un tur tu skaties, kur var nolikt auto. Varbūt, ka te var. Tur it kā zīme nav, vai tieši otrādi zīme ir, bet tu īstenībā neatceries. Tur 10, 20 gadiem esi tiesības licis, un tur tā uz robežas. Un tad tu tur kaut ko minstinies, un noliks, un tad jau redzēs, kas būs. Un būtībā tad radās tāda tā kā nedrošība un tāds emocionālais sloks. Un tu esi tādā tā kā
nevis jau vairs zaļajā zonā, bet jau tādā, nu, jau oranžajā, varbūt pat sarkanajā. Un, principā tās ir bailes. Un tas noved arī būtībā pie tās vieglprātības, respektīvi, ai, nu, gan jau būs labi, parakstīšu līgumu, nu, cerams, ka viss saies, ja. Un varbūt kādu reizi iziet cauri, un viss ir kārtībā, bet var gadīties, ka arī neiziet cauri, ja, nu, kaut kāds darījums vai tam līdzīgi. Tā kā, nu, te ir tā problēma nezināšana, kas noved pie kaut kādas nedrošības bailēm, un tad tu vieglprātīgi vienkārši noslēdz darījumu. Te ir viens piemērs par 11 mājās un Kevinu. Nu, noteikti es redzēju to filmu. Nu, viņš, nu, atceries, viņš bija nenormāli sagatavojies, bet viņam bija bail. Bet tajā pašā laikā viņam bija nenormāls plāns, viņam viss bija uzzīmēts, viņam viss bija smuki salikts pa plauktiņiem. Un, nu, ko viņš tik nebija tur savilcis mājās, vai ne? Kā viņš to izdarīja, man nav ne jausmas, protams. Bet, bet fakts kā tāds, ka viņam bija bail, bet viņš rīkojās. Viņš rīkojās. Tā kā ņem to aiz auss. Un, protams, man ir tas problēmas risinājums ar rokas grāmatu un šo apmācību, kur es stāstu vairāk par šo darījumu emocionālo pusi, jo nu, vismaz 60-70% no darījuma ir šī te emocionālā puse. Ir tīpaši, ja tu ikdienā neslēdz liels darījumus, tur pat nav vajadzīgs, pieņemsim, raksturveidu līgums, kaut vai mutvārdos, ka tu ar kādu vienojies par kaut kādu sadarbību vai tam līdzīgi. Un, ja tu to ikdienā neveic, nu, tad tā emocionālā puse spēlē diezgan lielu lomu. Un par pieaugušā kvalitātēm tu noteikti uzzināsi, jo ir bērna kvalitātes un ir pieaugušā kvalitātes. Vai tas ir pieaugušais? Es zinu, ka es arī pats citreiz pieķeru sevi, ka es tā kā iekāpu tajā bērna pozīcijā, un tas nav labi priekš tādas komunikācijas un it īpaši priekš darījuma veikšanas. Stāstu arī par līguma un darījuma sastāvdaļā, netaisnīgiem līguma noteikumiem, kas ir, protams, tas tā var būt, un tas ir topiks, par ko runāt, un par līguma, ja darījuma saistību pastiprinošiem līdzekļiem, kā līgumsots, zaudējumi procenti, nokavējumi procenti. Un, protams, arī bonus video es runāju par pašām bailēm un praksēm, kā savākt savas emocijas. Un rezultātā tu noteikti iegūsi zināšanas. Un kas ir tā pievienotā vērtība, ka šīs zināšanas tu vari izmantot ikdienā, kaut vai mutvārdos ar sarunā, un kaut vai tu, ja tu zini, ka tev potenciāli varētu būt šajā gadā, pirmajā pusgadā kaut kāds lielāks darījums, tu vari sevi emocionāli sākt gatavot. Tīri tāpēc, ka tev ir, tev ir pieejama informācija par emocionālo pusi, un tu kļūsi apzinātāks arī par darījumiem, un, jo tev būs tāda tā kā principā rokas grāmata, kurā ir uzdoti jautājumi, un uz kuriem tev jāmeklē atbildes. Un jautājumi ir pietiekami fundamentāli, un vienkārši tev ir sevi jāsadzird. Sevi jāsadzird, un tas ir atslēgas vārds. Un tu iegūsi drošības sajūtu un pārliecību, iziet cauri rokas grāmatai, apmācībai, un tev būs tā sajūta, ka tu esi gatavs rīkoties. Tev ir bijusi tāda sajūta, vai ne? Ja nav, tad tīpaši tev tas ir nepieciešams, jo tā sajūta, ka tu esi gatavs, nu, liekam, it kā tāda nedaudz stresaina sajūta, bet tev sajūta, ka tu esi gatavs. Un tad, kad notiek tas, tur saproti, jā, viss forši. Un, un īstenībā bumbiņa ir tavā pusē, jo un tā ir tava izvēle rīkoties vai nē, sagatavoties tam darījumam vai nē.
Un, un no tā ir atkarīgs tavs lēmums, cik viņš tev, vai nu viņš tev kalpo vai nekalpo, šis te lēmums. Un par rokas grāmatu ir uz 10 lapusēm, bet, teiksim, tās 6 lapuses ir nu, tādam cilvēkam, kurš ikdienā ar darījumiem nenodarbojas. Nu, pirmās 6, 7 lapuses ir domāts tev, un pārējās lapuses vairāk tādiem advancētākiem, ja gribi iedziļināties vairāk tur līgumsodā vai tam līdzīgi. Apmācība par rokas grāmatām minētajām tēmām ir ap 3 stundu garumā. Uh, Ap 2 stundām ir apmācība par pašu rokas grāmatu, un stunda rastīti ir apmācība par bailēm un prakses, kā menedžēt emocijas, tā skaitā bailes. Jo, nu, zināšanas par bailēm, nu, tas ir kaut kas, par ko baigi daudz nerunā, kaut gan par to sāk pamazām runāt. Un, jo mums ir bail no visa kā 200 plus fobijas, tā kā iespaidīgi. Un jā, kas tad ir šis? Šis iedomājies, ka tā ir tava dzīve. Tā ir tava dzīve, kur ir zināšanas no vecākiem, skolas, augstskolas, kursiem, vienkārši no dzīves situācijām, un tu vienkārši krāji savā instrumentu kastē viņas, un tev tā ir tā tava dzīves pieredze. Un īsnībā rokas grāmata un šīs te apmācības ir kā jauns instruments, ko tu vari ielikt šajā kastē. Uh, Tas ir priekš večiem, šī kaste, vai ne? Nu, uh, protams, informācija kaut kāda arī noveco, vai ne, ko tu vairs nelieto, un no tās ir jāatbrīvojas un jāliek jauns iekšā. Tāpat arī sievietēm. Nu, sievietēm, nu, var būt dažādas somiņas, vai ne? Bet sievietēm tas pats, kas tik viņām rokas somņā nav. Bet viņa vienā brīdī, protams, arī var izaugt, jau un izplasties, un tur var būt kaut kāds, varbūt pat bardaks ir, vai ne? Nu, arī instrumentu kastē večiem var būt bardaks. Bet uh, te arī tas pats, ko vecāki iedoši, vecvecāki, dzīves pieredze un ļoti daudz informācijas, un tu vari pievienot, kā sieviete, šo te rokasgrāmatu un apmācību savā dzīves somā. Un tā ir jauna dzīves pieredze. Nu, lūk, tā kā, ja tev ir interese, droši raksti man, gan telefonis, gan WhatsApp, gan sociālajos tīklos, droši piesako, un tad jau gaidīšu no tevis ziņu. Paldies par tavu uzmanību, un atā!